Programmas Laukiem Zelt dalībnieks. Rudolfs Medenis, Zēs Kalna Rubeņi. Atrodamies Praulēnas pagastā, Madonas novadā. Nodarbojamies gaļas lielo audzēšana un graudaugi. Labdien, Aija Vīgnere, Madonas LLKC biroja vadītāja un ekonomiste. Laukiem Zelt programmas tieši Madonas birojā vairāk vadītāja. Pēdējo gadu laikā saimniecībā ir izveidota gaļas pārstrāde, saimniecība ir krietni palielinājies, sakārtojies ganāmpulks, sniegta daudz informācija no konsultantiem, kas to visu ir palīdzējuši īstenot. Esam pabeiguši savu gaļas pārstrādi, nu jau mums ir 3 produkti gatavi izveidoti. Lopu skaitu esam palielinājuši, platības ir augušas no 200 hektāriem uz 500 apmēram. Pa šiem gadiem ir realizēti 3 projekti, 2 līderu projekti gaļas pārstrādes uzsākšanai saimniecībā. Ražojam pelmeņus, kūpātus un nu jau arī desas kūpinam. Man ir prieks par tām saimniecībām, kas domā un plāno, kā radīt saimniecībā pievienoto vērtību, par tām saimniecībām, kuras veic arī pārstrādi. Laukiem Zelt programmā ļoti noderējas Signes atbalsts kā koordinātore, kas mani pastutēja, pavilka, atgādināja, kā noderīgāko uzskatu lopkopības sadaļu. Tika palīdzēts ar barības devu izveidi, un līdz ar to arī palīdzēja saimniecības procesus sakārtot. Palīdzēts ar augu sekām, ar pareizās augsnes izvēli, kur ko sēt un stādīt. Parādīja uz papīra, ko es daru nepareizi, kur var ietaupīt naudu un kas nes lielāku pienesumu saimniecībai. Lauksaimniecība ir tās uzņēmējdarbības veids, kur lauksaimniekam ir jābūt ļoti zinošam, gan augkopībā, gan lopkopībā, zinošam finanšu lietās. Es ieteiktu citiem uzņēmējiem, kas ir sāk nodarboties ar lauksaimniecību, noteikti pievienoties Laukiem Zelt programmai, lai viņiem būtu lielāka skaidrība, pienesums. Ir liels gandarījums par to, ka saimniecība, tāda saimniecība kā Kalna Rubeņi iesaistījās šajā programmā. Manuprāt, šai saimniecībai ļoti liels ieguvums bija lopkopības un augkopības konsultācijas. Lopkopībā, ka palīdzēja sakārtot ganāmpulku, izkopt labāk, lai viņš būtu ražīgāks, augstvērtīgāks ar lielākiem dzīvnes pieaugumiem. Novēlu citām saimniecībām izaugt lielākam nekā man, būt spēcīgākiem nekā man, lai es varētu sacensties ar viņiem. Es Rudolfa saimniecībai novēlu turpmāku izaugsmi, nemitīgu šo te mācīšanās, izzināšanas procesu, lai nāk klāt jaunas idejas, jauni izaicinājumi tiek pieņemti. Un turpini vidēji draudzīgi saimniekot, bioloģiski saimniekot, jo tā tiešām ir ļoti liela vērtība. Sveiki, mani sauc Maija Plīkša-Caica. Esmu no zemnieku saimniecību Lejaslimbas, piedalos programmā Laukiem Zelt no 21. gada. Es esmu Dace Siliņa, programmas Laukiem Zelt koordinātore. Zemnieku saimniecība man pieder no 21. gada, kur iegūtu mantojumā. Šis bija ļoti labs atspēriena solis, lai vispār saprastu, ko laukos darīt. Jo līdz šim mana saskarsme ar laukiem bija tālā bērnībā. Ar Daces ieteikumu es iesāku mācīties, uzrakstīju projektu jaunajam lauksaimniekam, iegūtu 40 000. Tā rezultātā saimniecībai iegādājāmies mikseri, varības maisītāju un lielāku sienu vālotāju. Tagad gotiņas saņem maisīto barību un izslaukums ir cēlies. Mēs esam atteikušies no gaļas krustojuma lielo audzēšanas, ataudzējam tagad tikai piena govis. Un viņai tiešām bija daudz jautājumu, ko darīt un kā labāk strādāt. Un līdz ar to bija liela iespēja palīdzēt tiešām dažādiem konsultantiem. Ar Laukiem Zelt konsultantiem man ir izveidojusies lieliska sadarbība, it īpaši ar veterināro konsultantu, jo viņa it kā neuzspiesti, bet no malas ir tā kā bīdījusi un rādījusi, kā saprast dzīvnieku, viņa vajadzības, viņa vēlmes. Ļoti laba sadarbība ir izveidojusies ar
lopkopības konsultantu Ritu Gluhu, kā pareizi pabarot dzīvnieku, kādas viņu vēlmes attiecībā pret pārtiku un cik smalki būtu jāsagatavo lopbarība, lai dzīvniekam tas būtu uzņemams un vieglāk pārstrādājams. Savs bonus viņš, protams, deva arī skola. Patiesībā tas bija tāds Dacis tāds pabīdījums, ka varbūt, ka vajadzētu, jo patiesībā jau es visu no nulles sāku. Projekta ietvaros es arī sadarbojos ar augkopības konsultanti Ines Krūmiņu, kura man palīdzēja saprast, kas kurā tīrumā būtu jāaudzē. Sadarbojos arī ar grāmatvedības konsultanti Madaru Tīlenu. Patika, kā viņa izskaidroja, kā labāk pārvaldīt finanses. Visvērtīgākās konsultācijas, manuprāt, bija veterinārās konsultācijas, jo tas jau ir pamatu zemnieku saimniecībai, piena lopkopībā, izprast un vispār dzīvnieku vēlmes un vajadzības. Jaunajiem lauksaimniekiem un jaunajiem projekta dalībniekiem ieteiktu ņemt dalību šajā projektā, jo jūs jau neko nezaudējat. Jūs tikai iegūstat, jo nekad nav par vēlu mācīties. Lai attīstītu uzņēmējdarbību laukos, it sevišķi pienlopkopībā, ļoti būtu nepieciešams lielākas pieniepirkuma cenas. Un otra lieta ir, lai būtu labi laika apstākļi, lai varētu sagatavot kvalitatīvu barību. Priecājos par mūsu sadarbību šajā projektā. Es ļoti domāju un novēlu saimniecībai, lai turpmāk veicas vēl labāk, lai šis ir tikai tāds starta uzsākums un lai saimniecība attīstās un lai mūsu projekts būtu tā kā pamats šim te visam. Novēlu arī pārējiem jaunajiem saimniekiem nebaidīties iesaistīties šajā projektā, jo mēs tikai iegūstam. Labdien visiem! Mēs šeit esam sapulcējušies šodien, lai patiesībā mums ir svētku diena. Mums ir noslēdzies 2,5 gadu ilgs pasākums, projekts, kuru īstenoja Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs kopā ar 100 saimniekiem. Un mēs viņu esam nosaukuši kā Laukiem Zelt, un iekšēji mēs viņu pat arī saucām kā tādu inkubātoru projektu, jo mēs ar šiem 100 saimniekiem noslēdzām līgumu uz vairākiem gadiem un palīdzējām ar konsultācijām un atbalstījām viņus biznesa izaugsmē. Un šodien mums ir tāda svētku diena, tātad, lai to visu noslēgtu. Mēs drusciņi vēlreiz pastāstītu, kas tas bija un kā mums gāja. Un tāpēc arī aicināšu Mārtiņu, Latvijas Lauku konsultāciju izglītības centra valdes priekšsēdētāju, lai viņš arī iesāk par to, vai tu atceries, kā tas viss sākās pirms 3 gadiem, kāda bija tā tava ideja un kur tas mūs ir aizvedis šodien. Jā, paldies, Terēze. Paldies visiem, kas ir šodien iespējuši atbraukt šai ziemīgajā dienā. Bet, jā, man liekas, paldies visiem, paldies komandai par šo 2 gadu darbu. Tad, kad mēs gājām tad absolūti nezināmā it kā virzienā, kas būs, kā būs, bet mēs gājām ar skaidru apziņu, ir vajadzīga šāda palīdzība. Ir vajadzīga šāda palīdzība. Arī tad, kad mēs šorīt šeit pirmajā diskusijā runājam par jauniešiem, kā ienākt biznesā, kā vispār saprast, cik man būtu spēcīgam, kas man ir vajadzīgs, kāda resursa, kāda mani dati pirmkārtām jārēķina. Vairāk kā 120 saimniecības bija tas, kas izlēma sadarboties ar mums, un 100 gandrīz vairāk arī izturēja līdz galam, kas nozīmē, ka tas ir ļoti labs, mērķtiecīga grupa bijusi šai programmā. Es gribu teikt jums visiem paldies. Es redzu tos rezultātus, mēs vēl apkoposim, bet tad, kad zemnieki jaunie lauksaimnieki sāk domāt par datiem, sāk runāt par bankām, sāk runāt par to, kāda man būtu veiksmīgam un stipram, kā mēs te šorīt sākām diskusijā ar ministru, es domāju, ka šī ir īstā programma startupam. Un tad, kad jūs nāksiet jau uz Altumu, vai jums jau būs ļoti spēcīga tāda aizmugure, un es domāju, ka mēs kā konsultanti arī sekosim jūsu darbam līdzi, lai kādā brīdī, ja vajadzēs, plecu pieliksim. Ja, lai būtu tie jaunie lauksaimnieki, veiksmīgie, un tādi, tā riktīgi pārtikuši foršs, laimīgs ģimenes Latvijas laukos. Izturība, paldies konsultantiem, kas arī gāja daudz nezināmiem cauri, mācījāmies paši līdzi, jā, jo nevienmēr ir laiks satikties, varbūt vairāk pa telefonu. Covid arī mums kaut kur notraucēja, varbūt, ka nevarējām klātienē satikties, bet paldies, Terēze, tev, tavai komandai arī par to. Un es turpinam svētkus, ja? Tā kā šodien arī sveicam mūsu dalībniekus ar panākumu jau ejot tālāk, jau tais soļus sparot jau uz lielākiem biznesa plāniem, uz lielākām uzvarām. Ja? Paldies! Turpinam! Jā, es arī vairāk pastāstīšu par šo programmu.
Arī tas nosaukums Laukiem zelta mums patiešām tapa, jo tā mūsu vēlme bija atbalstīt saimniekus, mazās saimniecības, lai viņi varētu zeltu augt un attīstīties. Un citreiz tajā darbu skrējienā nevienmēr pietiek laiks pašiem apstāties, un arī tad, kad mēs esam tajos procesos iekšā, nevienmēr mēs paši ieraugam. Un ir reizēm vajadzīgs kāds no malas, kas tā kā palīdz tev izkāpt ārā un paskatīties no malas, saprast, ko tu dari labi un kas ir ļoti forši, un kur tu varbūt vēl var kaut ko pielikt, veicināt, efektivizēt, varbūt arī izaugt uz kādiem nākamajiem virzieniem un soļiem, lai kļūtu vēl veiksmīgāks laukos. Un tāpēc arī bija šī programma, un tās galvenie mērķi bija attīstīt uzņēmumu konkurētspēju, turpmāk izaugsmi. Mēs daudz arī strādājām pie efektivitātes, pie procesu uzlabošanas, pie pašizmaksu aprēķināšanas, un lai skatītos, kā tad to ražošanu efektīvāk padarītu. Mēs strādājām ar datiem, mēs vācām datus, sākām viņus analizēt un sākām pielietot lēmumu pieņemšanā. Un mēs arī, protams, strādājot ar konsultantiem, saimnieki saņēma zināšanas un prasmes, gan papildinot jau esošās, gan iespējams kāds pat arī jaunas. Un mums kopā LLKC ir 26 birojos pa visu Latviju, kur mēs arī klientus konsultējām un apkalpojām. Bet šīs programmas ietveros mēs izveidojām tādus 4 reģionālos centrus, kuros atradās biznesa koordinātori. Un tie bija Kuldīga, Limbaži, Madona un Rēzekne, kur tad šie koordinātori ar šiem klientiem varēja vairāk strādāt. Un pat projekta vadība notika mūsu centrālajā ofisā Ozolniekos. Un tad tā galvenā doma mums bija tiešām, kā tad palīdzēt to konkurētspēju un saimniecības izaugsmē attīstīt. Tā doma mums bija skatīties caur veselumu pieeju. Un, lai veiksmīgāk to izdarīt, mēs sapratām, ka ir vajadzīgs tāds kā atbalsta persona, biznesa koordinators, kurš redz visu to laukumu, palīdz un saprotam saimniekam ieraudzīt viņu un palīdz arī atrast tos īstos konsultantus, kas tad ļaus izaugt. Un tas svarīgākais bija tiešām šī koordinatora un saimnieka sadarbība, lai tā attīstība varētu notikt. Un skaidrs, ka mēs arī vācām datus, noteicām attīstības mērķus un sniedzām konsultācijas augkopībā, lopkopībā, mežsaimniecībā, grāmatvedībā un uzņēmējdarbībā un ekonomikā. Un tieši šī uzņēmējdarbība un ekonomika bija diezgan liels tāds posms, kurā mēs patiešām strādājām ar datiem, analizējām viņus un mēģinājām saprast, kā vēl efektīvāk to saimniecību attīstīt. Un, kā tad mēs to visu sākām 21. gadā, jūlijā. Patiesībā jau maijā bija tas sākums, vairākās 100 saimniecības, kuras bija tik drosmīgas uzrakstīt pieteikumu, tā līdz galam varbūt pat vēl nesaprotot, kas tas īsti būs. Mēs tā kā stāstījām un skaidrojām, bet mums nebija līdz šim iepriekšējā pieredze, mums nebija tā kā parādām piemēri, kas notiks. Tā kā tie saimnieki, kas jūs esat šeit atbraukuši, jums milzīgs paldies par to, ka jūs uzdrīkstējāties lekt tajā nezināmajā un uzticējāties mums un bijāt gatavi darboties kopā. Un tas 21. gads mums arī pagāja iepazīstot šīs saimniecības un izveidojot šos attīstības plānus, saliekot tās attīstības mērķus, ko tad mēs gribam 2,5 gados izdarīt. Un tad, protams, pats darbs, 22. un 23. gads bija, kur mēs strādājām. Un viens no tiem bija ļoti labs gads, un viens no tiem bija ļoti izaicinošs gads, kas mums atkal ļauj vēlreiz saprast, ka nekas nav statisks, un gan klimatiskie apstākļi, gan viss cits situācija mūs izaicināja pie šiem mērķiem strādāt un nepadoties. Mēs arī strādājām, vācām datus un analizējām viņus. Un tad ir tagad pienācis 24. gads, kad mēs esam gatavi noslēgt šo programmu. Un, mums kopā tātad bija vairāk kā 300 attīstības mērķi, un mēs šobrīd viņus vēl apkopojam, jo mums burtiski tiešām pagājušajā nedēļā vēl pēdējās konsultācijas notika. Mums nav vēl pilnīgi visi dati, bet arī tos mēs noteikti rādīsim.
Un kopā mēs esam novadījuši gandrīz 16,000 konsultācijas 32 mēnešos un vairāk kā 50 konsultāti strādājuši ar šīm 100 saimniecībām. Mēs arī jautājām pašiem saimniekiem, kā viņi vērtē, kas ir tie lielākie ieguvumi. Un skaidrs, ka vislielākais tiešām bija šī saziņa ar koordinātoru. Paši saimnieki mums arī stāsta, cik tas bija forši, ka ik pa laikam atkal un atkal satikties un izrunāt, kā ir gājis, kas vēl atkal jādara uz priekšu. Un skaidrs, ka bija arī padomi un zināšanas un ieteikumi no konsultantiem un arī iedvesma un arī vairākiem jauns redzējums par savu saimniecību un tās attīstību. Bet šis mums bija arī tāds projekts, kurš bija tā kā divvirziena ceļš. Šeit bija ļoti, ļoti svarīga arī sadarbība, gan mūsu konsultantu sadarbība, gan jūs kā saimnieku sadarbība. Un tur arī nevienmēr sanāk, ka tā ķīmija sakrīt. Un es patiesībā priecājos par to, ka mums izdevās. Un otrs arī paldies arī jums, saimniekiem, ka jūs atradāt to laiku, jo jūs arī paši teicāt, ka programma ir forša, bet tik grūti ir atrast laiku, lai satikties un izrunātos. Un mēs arī jums jautājām pašiem, kā tā jūs iesaist, jo bez jūsu iesaistes nevarētu šī programma vispār pastāvēt. Un, tad daļa teica, ka ir augsta un laba, bet daļa arī paši atzina, ka nepietiek visam laika. Un tad tagad es arī gribētu vēl vienu pieredzes stāstu jums parādīt par to, kas tad ir vienas dalībnieces Ievas Galiņas, tā pieredze un tie ieguvumi. Un tad es vēl pastāstīšu par dažiem piemēriem, un tad jau mēs dosim arī apliecinājumus. Es esmu Ieva Galiņa, Laukiem zelta dalībnieks. Mēs tagad atrodamies mūsu saimniecībā Madonas novadā. Nodarbojamies ar gaļas lopkopību, gan lielopiem, gan aitas audzējiem. Ir nobarošanas ferma attīstīta un arī pārstrādes iela Tangus. Labdien, Aija Vīgnere. Mēs Madonas birojā šo programmu vadījām, Laukiem zelta programmu. Projekta meitenes ir ļoti atsaucīgas, jebkurā brīdī tev palīdz un piesaista vajadzīgo speciālistu. Liekas, tie novirzieni mums ir tik daudz, un tu visu zini, bet nekad nevar visu zināt, un tad jebkurš labs padoms ir zelta vērtē. Lielākie ieguvumi, manuprāt, šajā konkrētajā saimniecībā bija iespēja pavērtēt un noticēt jaunām iespējām, jo Ieva ir startējusi dažādos arī investīciju projektos, ir piesaistījusi jaunas investīcijas ar domu paplašināt savu tālāko izaugsmi. Ir gan paplašinājusies saimniecība, gan arī ražošanas apjoms ir stipri audzis, jo ir jaunas iekārtas iegādāta, kūpinātava un pelmeņu ražošana, kas ir pilnīgi jauni produkti. Darbinieki vairāk ir, mēs varam uzturēt to kvalitāti, kā arī izmantot visus tos savus produktus, savu izaudzēto un arī vietējo ražotāju citus, piemēram, izmantot ķiplokus, sīpols, kamēr tas ir. Ieva ne tikai strādā gaļas pārstrādē, bet ir arī pieņēmusi izaicinājumu atjaunot Iedzēnu dārza silbiciju staciju. Un arī tur mums ir iestrādes ar Laukiem zelta projektu, tieši vairāk uz siltumnīcu attīstību, uz vīnogu audzēšanu, kas ir pilnīgi varbūt atkal priekš Ievas jauns izaicinājums. Šī programma arī dod tādu iespēju kā finanšu pratību, kad izvērtēt tās tavas iespējas. Tu dari izvērtēt, vai tas patiešām ekonomiski izdevīgi. Citreiz tam neatliek laika, man pašai saimniecībā es nemaz par to nedomāju. Es domāju par lopiem, par ražošanu, vēl par kaut ko. Apbalvojumi, kas arī nāca pilnīgi negaidīti, kas ir tās kvalitātes apliecinājums. Mēs darām to ar to tīrāko sirdsapziņu, bet tomēr, ka tas tiek arī tā profesionāli novērtēts. Sadarbība Lauku konsultāciju centra koordinātoru izvērtās ļoti jauka un atsaucīgas meitenes Madonā. Ir gan Aija, gan Signe. Vienmēr nāca pretī, izvērtējot visu to saimniecības procesu ražošanas. Tieši to iesaka koordinators, kā darīt labāk, efektīvāk, samazinot lieki patērēto laiku. Pirmām kārtām, manuprāt, ir jābūt redzējumam, jābūt ir vīzijai, mērķim, ko tad saimnieks vai uzņēmējs vēlas attīstīt, tad, protams, ir jābūt arī līderības spējām. Saimniecības ir arī ar pārstrādes ievirsti, tas noteikti ir mārketings, tirgus izpēte un arvien jaunas zināšanas, kas saimniekiem ir nepieciešamas, lai tālāk virzītos. Es novēlu visām saimniecībām
lai ir attīstība uz priekšu esošajām, un lai Latvijas laukos vairāk ir cilvēki, kas uzņēmīgi, kas dara, mācās un iet uz priekšu, un lai Latvijas lauki patiešām zeļ. Šai saimniecībai uzņēmumu es novēlu. Uzņēmumu vārds izskan ne tikai Madonā, Latvijā, bet iespējams arī ārpus Latvijas, jo produkti tiešām, ko ražo šie saimniecība, ir gardi, novērtēti, un būtu grēks nepadalīties ar kaut ko tik labu arī ārpus Latvijas. Un, protams, izaugsmi, attīstību, veiksmi visā. Paldies! Jā, tā bija Ieva un Ievas saimniecība, un es vēl gribēju vienu piemēru jums pastāstīt un parādīt. Tā kā jau es teicu, te mums tas liels uzsvars bija tieši uz to ekonomisko datu un finanšu datu analīzi, un mēs tiešām veicinājām lielai daļai saimniecību sākt uzkrāt datus un sākt viņus analizēt un pieņemt lēmumus, izejot no tā. Mums bija arī viens klients, kurš atnāca ar tādu izaicinājumu, ka viņš ir profesionāls tajā, ko viņš dara jau 20 gadus, bet viņam nekā neizdodas dabūt pozitīvu naudas plūsmu. Ja? Un tad kā lai viņš to izdara? Un tas, ko mēs sākām, mēs tiešām sākām apkopot datus, sākām viņus ievākt. Arī klientam pašam bija uzdevumi sākt pierakstīt tos. Un tad, kad mums tie dati bija, mums bija iespēja ieraudzīt, kā tad to pozitīvo naudas plūsmu panākt. Šajā gadījumā tur pat vairāk varianti parādījās. Ja? Vai nu viņš tad arī saimnieks pirmo reizi aprēķināja, kāda vispār viņa produktu pašizmaksa. Ja? Un tad skaidrs, ka viens ir samazināt izmaksas un mēģināt to pašizmaksu zemāku dabūt, vai nu produkciju pārdot par augstāku cenu. Ja tas ir iespējams, nevienmēr, kā mēs zinām, tas ir, jo arī tirgus kaut ko regulē, vai arī palielināt iespēju ražot vairāk. Ja? Un atkal nevienmēr tie resursi mums ļauj palielināt, ja? Jo kūtī ir tik vietas, cik ir, un tad mums ir jāskatās, kur tad ir tie mūsu, tā sauktie pudeles kakli, kā mēs vēl varam efektivizēt tos procesus, lai mums izdotos to plūsmu palielināt un tos zudumus samazināt. Un tad šeit mums tapa arī tāds ieteikums, kur saimnieks diezgan skaidri varēja ieraudzīt, ko, cik daudz vai pat cik pārdodot, kad viņš būs tajā pluspunktā, ja? Kad viņam būs tā pozitīvā naudas plūsma. Un faktiski tas, ko mēs arī novērojam, ka ļoti daļai saimnieku tiešām pat cēlās tāds pašvērtējums, jo viņi pirms tam tā kā emocionāli varbūt domāja, jā, ir slikti, bet uzliekot cipars, nemaz tik traki neizskatās, vai otrādi liekas, ka ir labi, bet uzliekot cipars jāsaprot, ka nē, nav tik labi. Jā, tā kā mums tie dati ļāva arī vieglāk pēc tam tos lēmumus pieņemt, un arī tā biznesa puse tā kā sāk kārtoties. Lūk, un jā, tas viss mums, protams, notika arī ar Eiropas līdzfinansējumu. Visas šīs konsultācijas saimnieki saņēma 100% Eiropas līdzfinansējumu. Vienīgais tas ieguldījums bija viņu pašu laiks un vēlme un motivācija tiešām strādāt, satikties ar konsultantiem, ieklausīties viņu ieteikumos un mēģināt viņus dzīvē arī pielietot. Un šobrīd, kā jau es teicu, ir tas brīdis, kad mēs svinam svētkus, un mēs patiešām gribam katram saimniekam pateikt milzīgi paldies par to, ka jūs bijāt tik drosmīgi, gatavi iestartēt šajā projektā, gatavi paskatīties paši uz sevis no malas, gatavi veltīt tam laiku un gatavi arī attīstīt savu biznesu. Un tāpēc mēs arī katram vēlamies pasniegt apliecinājumu par to. Un lai mums arī ir vairāk kā 100 saimniecības, skaidrs, ka mums diezgan izaicinoši viņus savākt kopā, īpaši tāpēc, kad sezona jau ir sākusies. Tāpēc mēs arī nolēmām, ka Rāmau varētu būt tā vieta, kur tas varētu notikt. Skaidrs, ka mēs tikai dažus šeit šobrīd redzam, un mums ir saimnieki apsolījuši, ka viņi pienāks pie stenda, ja viņi būs bijuši citā laikā. Bet es ceru, ka daži ir un daži tomēr tiks pie apliecinājumiem šeit. Un tad tie, kas ir šeit, es jūs arī aicināšu šeit uz skatus un varbūt dažos vārdos pateikt, kāds tad ir jūsu lielākais iegūms no šī pasākuma. Un varbūt jūs arī varat vēl padalīties, kas vēl jums būtu nepieciešams, lai jūs būtu veiksmīgāk vēl attīstītos. Tā, pirmais mums ir Einārs Čudis no Dižzveji. Vai ir Einārs? Jā, Einār, paldies tev liels!
būs arī dāvaniņa. Un vai tu būtu gatavs atbildēt? Kas bija tavs lielākais ieguvums? Mans lielākais ieguvums bija tas, kad es modernizēju saimniecību, pārņēmu saimniecību no vecākiem. Es gribētu teikt, ka ieguvu arī uzticību no vecākiem, jo pirms tam viņi nebija. Un, konsultējos es vairāk caur Kuldīgas lauku konsultācijas centru, kas ļoti palīdzēja ieviest uzticību arī sev un rakstīt projekts modernizācijai. Caur šo projektu es vēl uzrakstīju 2 modernizācijas projekts savai saimniecībai, kas it kā nav liela, kā es te dzirdēju, kad tie tikai sīpols drīkstot audzēt, bet es graudus audzēju 100 hektāros un visu to dara ar modernajām tehnoloģijām šodien. Nezinu, paldies lauku konsultācijas centram. Paldies. Tā, vai mums ir Sintija Borkovska no Sili? Paldies, Sintija. Sveiciens. Arī šeit dāvaniņa. Kas bija tavs lielākais ieguvums? Es varētu pateikt paldies Madonas konsultācijas birojam, kas atbalsta mūs visus madoniešus, visus, kas apkārtē. Atbalsts tieši mazajiem mums, viņu pretīmnākšanu. Vienkārši atbalsts. Patiesībā nevajag nemaz tik daudz, vai ne? Tikai tāda būšana līdzās un pateikšana, ka tu ej pareizā virzienā. Kaspars Broks, Piekalnes. Tā, ovācijas, jā? Paldies, Kaspar. Vai tu būtu arī gatavs pateikt, kas bija tavs lielākais ieguvums? Gribētu pateikt lielu paldies konsultāciju centram Madonas, kad atbalstīja, deva padomus, gan uzrakstījām modernizācijas projektu, sakārtojām lopkopību, palīdzēja konsultants, un, protams, pie grāmatvedības palīdzēja, un augkopību. Jā, paldies. 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 Rudolfs Medenis, Kalna Rubeņi. Vai ir Rudolfs? Nav, labi. Mēs pasauksim vienkārši, varbūt kāds dzird vēl tālāk arī Ģirts Martinsons. Ģirta Martinsona vietā, ja? Labi. Vai tu esi gatava arī kaut ko pateikt? Vienkārši paldies. Paldies, labi. Artūrs Ceļmillers, Iestīgas. Nav. Rolands Čegons, Slobadas kalns. Pasauksim vienkārši dažus, varbūt dzird. Andris Rimšāns. Neredzu Andri. Edgars Soldāns, Tūmeņi. Jā, Edgar. Paldies, Edgar, par uzticēšanos. Un arī varbūt, kas bija lielākais ieguvums no šī? Pirmkārt, paldies konsultāciju centram Madonas, Aijai, Signei. Iedrošināja projektu virzīt, attīstīt saimniecību, iegādājāmies tehniku. Pamatā ar graudkopību nodarbojamies. Jā, liels paldies! 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 Kristīna Zeltiņa, Malkalni. Jā, jaunā paudze nāk jau, jā? Sveiciens. Vai tu būtu gatavs kaut ko pateikt? Jā, paldies Limbažu KT konsultāciju centram, Dacei un Brigitei. Galvenā kārta palīdzēja mums ar augkopību, ar augu seku, ar analīzēm un sakārtot, lai viss kārtīgi aug. Ļoti labi. Tad dati, tas nav tikai ekonomikas dati, vai ne? Tie ir arī augsnes dati, barības dati, kas bija ļoti svarīgi pētīt. Didzis Papenoks, Melderi. Labi. Sigita Gulbe. Neredzu. Ingus Svašs no Valodzītēm.
Es ceru, ka visi saimnieki ir kaut kur apkārt vai būs kādās dienās un pienāks pēc tam pie stenda saņemt savus apliecinājumus. Dina Avotiņa, Silvas. Rina redzam. Jānis Petrusevičs, Bērslejas. Ieva Galiņa. Ivars Meikališs, Siestirpe. Sandra Eimane, Rudeņkalni. Jā, Sandra nāk. Sandra, milzīgs paldies. Jā, liels paldies gan centra, LLKC centra kolēģiem, un es varu saukt viņus kā kolēģis, jo es tur arī strādāju, bet kā lauksaimniece es varu teikt lielu paldies Kuldīgas biroja darbiniekiem, jo viņi strādā arī ļoti kā komanda. Pat, ja, piemēram, lokopības speciālists pamana to, ko varbūt ekonomiski varētu uzlabot, par ko es neesmu iedomājusies, tad viņa zina, ka viņas komandā birojā būs cilvēki, kas palīdzēs. Un paldies par brīžiem, kad man likās, ka viss ir slikti, kad bija pretī atbilde nevis, ka jā, visiem citiem arī viss ir slikti, nebēdāt un es vienīgā, tad bija atbilde kā risinājums. Un kopā radām gan jautājums tur, kur es neesmu pat iedomājusies, ka varētu ko uzlabot, bet kopā radām arī risinājums. Paldies jums! Paldies! Pēdējais mums vēl, kas bija pieteicies, ka varētu būt Uldis Andrējevs Ceļtakas. Ok, labi, kolēģi, saimnieki, tad mēs gaidīsim jūs šajās dienās vēl stendā. Jūs savus apliecinājumus varēsiet saņemt, un ja ne, tad, protams, mēs jums caur koordinatoriem nogādāsim arī jūsu rokās šos apliecinājumus un paldies vārdus. Bet skaidrs, ka tas viss nebūtu varējis notikt arī bez komandas. Un, jā, kā mums šāda veida projekts arī bija pirmo reizi, tad mums arī tur bija pietiekoši daudz izaicinājumu. Un es tiešām gribu ļoti, ļoti lielu paldies pateikt biznesa koordinatoriem, kuri man bija 4. Un tātad tā ir Dace no Limbažiem, Ines no Kuldīgas, Aija arī var nākt, jūs visi 3, es jūs aicinu nākat šeit, Aija runā, bet nāc arī jūs. Aija bija kopā vēl ar Signi, un mums no Rēzeknes vēl nav Sanita. Arī tā kā paldies jums. Aplausi. Jā, paldies. Un skaidrs, ka tas viss nevarētu notikt arī bez konsultantiem. Tie bija vairāk kā 50. Mēs viņus visus te neesam uzaicinājuši, bet es no sirds tiešām saku paldies, jo tie bija tie īstie darbrūķi, kas gāja uz saimniecībām, runāja un stāstīja un rādīja un monitorēja un tā tālāk visu darīja. Un skaidrs, ka tas nevarētu arī notikt bez biroja vadītāja akcepta, kuri bija lielākie palīgi arī klientu uzrunāšanā un piesaistē. Un jo īpaši šie 4 reģionālie biroji, Kuldīgas birojām un Daigai liels paldies, Madonas birojām Aijai vēlreiz liels paldies, un Rēzeknes birojām Intai liels paldies, un Limbažu birojā Aigaram tiešām liels paldies, un arī pie jums ceļos sveicieniņi. Un skaidrs, ka arī projektu vadība šim pasākumam bija diezgan izaicinoša, un man bija tiešām liela palīgi, lai mums šis pasākums varētu notikt. Un, jā, pirmais jau arī pati vadības komanda, kur tad es laikam Dzintars varētu pārstāvēt vadības komandu. Nāc, Dzintar, arī tu pēc saldumiņa. Paldies tev arī liels par atbalstu. Paldies. Paldies arī Elīnai Ozolai, kas bija man tiešā vadītāja. Mēs arī Pudas salas apēdām. Nāc, arī tu pēc atbalsta. Jā, paldies, Elīna. Jā. Paldies arī, es viņu saucu par ekonomisko datu guru, bet mums bija cilvēks, kurš patiešām palīdzēja mums visus tos datus likt kopā un saprast, kad saimniekam ir labi un kad ir grūtāk. Tā kā Raivi, paldies arī tev. Nāc arī tu pēc saldumiņa. Paldies.
Un mums arī īstenībā līdzīgi tā kā saimniekiem, arī mums bija vajadzīgs tāds biznesa koordinators, kurš mums pašiem arī liek paskatīties no malas un izvelk ārā, lai mēs ieraugam to procesu. Tā kā paldies arī mūsu ārējam konsultantam Ilmāram Vamzim. Paldies! Mīļā komanda, vai kāds jums teica, ka jūs esat baigi foršie? Jūs esat. Jā, paldies. Mums ir uzradies vēl viens saimnieks, Ivars Meikališs Stirpe. Ivar, nāc arī tu pēc apliecinājuma. Ļoti jauki, ka tu... Paldies, Ivar. Vai tu būtu gatavs arī pateikt, kas bija tavs lielākais iegūms no šī pasākuma? Nezinu, iegūmi jau bija vairāk. Caur šo gan tika sakārtot darba drošību, gan tika uzrakstīts projekts. Tā kā, un vēl bija šādas tādas sīkākas lietiņas. Bija vērtīgi, bija iegūmi. Iesaku arī citiem, ja ir iespēja. Paldies, paldies, veiksmīgi jums. Jā, paldies tad visiem. Un, ja kāds šeit ir bijis kā klausītājs un ne kā saimnieks, kas bija šajā programmā, skaidrs, ka programma mums noslēdzās, bet mēs daudzas labas lietas esam gatavi piedāvāt no šī arī jums joprojām. Tā kā, ja jums interesē kaut kas no tā visu, ko mēs te nedaudz iesākām, jūs droši varat iet mūsu standā, tur ir arī mūsu koordinātori, jūs varat ar viņiem aprunāties vēl un piedalīties arī loterijā un saņemt ekonomisko un finanšu datu tādu priekšspēju savai saimniecībai. Jā, un laikam tā īsti līdz galam neviens nepateica paldies Terēzei. Aplausi tiešām. Man šķiet, šis bija ļoti izaicinošs projekts. Man liekas, lauksaimniecībā tāds inkubatora pieejas pasākums pirmoreiz tiek ieviests Latvijā. Un ļoti dažādi izaicinājumi bija. Gan tas, kad mēs ieviesām to pasākumu reģionālo līmenī, gan centrālajā līmenī. Bija jāpārliecina saimnieki, bija jāsadarbojas ar lauka atbalsta dienas, bet to visu Terēze tev ar komandu izdevās un tiešām cepurnost, jā, tiešām lielisks darbs. Paldies tev. Man nav dāvanas groziņš, tad laikam tev. Jā, paldies. Un es domāju, ka tad šodien mums ir svētku diena, svinam un lai lauki zeļ.